Čau, čau visiem! Un esiet sveicināti Skūter vlogu kanālā. Obā, nu kas te notiekās? Šodien soli baigo negaisu, tā kā vajadzētu paspēt uztaisīt atkal tādu mazu izbraucienu. Nu, šoreiz tiešām mazu. Te patās Pierīgā. Šodien diezgan vēss arī ārā ir, bet beigās izrādās, ka nav. Esmu uzvilcis savu glauno melno ķiveri, lai varētu pavlogot, kaut ko parunāt mikrofonā, tā varētu teikt. Sen nav braukts pa grantēto ceļu, bet šitas jau izskatās, ka diezgan labs ir. Nav baigās bedres. Jā, nu kā jau es esmu teicis 1000 reižu, nu šitas braucamais īsti nav paredzēts pa šitādiem ceļiem. Nē, nu kaut gan jau uzlikt kaut kādas riepas atbilstoši šitam ceļam. Nu, grāns ceļam, es domāju. Tad jau varbūt varētu arī braukt. Bet tādā ziņā, baigi nevar skriet. Nevar arī paskriet nemaz. Tagad es braucu 30 km/h. Spiģiks pa 10 rādu vairāk. Nezinu, kā šito problēmu atrisināt. Nu labi, pilsētā jau tu piešaujies pie tā ātruma. Pēc navigācijas rāda 32. Rauna, kā saka, 10 km vairāk. Nu, bāc. Te kaut kā ēnainās pusēs šausmīgs... Ēnainās pusēs šausmīgi bedrāins tāds viss ir. Un slapšs. Nu jā, un tad tur arī izdauz tās bedres droši vien. Tā, kur braukt? Čālai pļāviens! Nu, diezgan dziļs bedres. Diezgan. Es nezinu, kā te tehnika braukā. Nu, droši vien, ka smagā nē. Smagā braukt, te būtu vispār vakars uz ezeru. Nu, ir riktīgi dziļs bedres. Viņam tie rati jau ar šitam baigi maziņie ir. Ko tā kā ķerrai. Un visi tie nelīdzanumi jau, nu, baigi jūtami ir. Tāpēc jau saka pilsētas variants, pilsētas braucamais. Bet pilsētā arī var būt tādi ceļi, jā. Grāns segums jau ir diezgan, kur palicis arī. Kalniņš uz leju. Jānomet gāzī drošības pēc, līkums. Jā, nu kaut kas, lai var nobremzēt. Labāk braukt lēnāk, kā tur bija tālāk tiksi. Pirmais galamērķis ir sasniegts. Bišķiņ tālāk pa taciņu ir skata tornis. Aiziesim paskatīties, kā viss tas izskatās no augšas. Kāds klusums. Pēc Rīgas dunas. Tu nevar iedomāties. Kāds klusums. Kāpjam augšā. Maksimums 15 cilvēki. Izskatās, ka šodien esmu vienīgais. Šitas ir, man liekas, ka vienīgais tornis, kas ir principā no metāla uzbūvēts.
Un viņam ir restots trepes, tātad tu visu cauri var redzēt, jo tu augstāk kāpj. Jo iespaidīgāks skats paverās. Saka, lēnā gāzītē. Uzkāpsim augšā. Esam ticis pašā augšā. Un ja tagad tu paskasies uz leju, no, jā, diezgan tā dīvaina sajūta ir. Viss tu cauri redzi. Parādīšu tulītās. Nu, nezinu kā caur kameru. Viņš ir viss arī ir. Var sakot, sajūta ir tāda. Ja jau neskatās lejā, te jau nav tik traki. Bet ja skatās lejā, esmu paņēmis arī līdz dronu. Bet pēc kartes skatos, ka te ir iezīmēts sarkanajā. Viss tas pleķis. Tā kā nāksies izlīdzēties bez drona. Nu, neko darīt. Kā ir, tā ir. Tā kā iesaku visiem atbraukt, pat tās no Rīgas maz gabaliņš. Un, protams, tie, kas dzīvo citās pilsētās, tās būs krietni tālāks gabals. Manuprāt, šeit vēl bija tā laipa, taka. Bet šoreiz es viņu neiešu, jo es gribu braukt tālāk. Lecam un laižam uz nākošo pieturvietu. Aizsīsim ķiveri. Pēc tam motorolers arī droši vien izskatīsies diezgan... Wow, kas te paizu lejā? Ej tu nost, ej tu nost. Nu jā. Tajā mašīna arī nevar kļūdas pieļaut, kas saka. Var sanākt interesanti. Pa kalniņu uz leju. Tā, nu šita gan laikam ir jāpiebremzē. Jā, vot tieši tās bedres ir, kur ir slapš, ēnaina puse laikam. Un tāpēc tā viss tas tur ir. Diezgan karsts, es teikšu, no man personīgi. Kamēr uzkāp uz to tornīti, augšā grūtāk, lejā jau vieglāk vienmēr iet. Jā, bet šitā laba vieta iesaku vēlreiz visiem atbraukt. Brīvdienās te ir pilns cilvēkiem. Jugla. Es esmu juglā? No, dingo. Ved ar Ičuka brauc, tad ir vakars, ja šitā te uzklūp. Oh. Man liekas, ka būs jāmaina plāni. Jāatpūšās bišķiņ, jātinās uz Rīgu atpakaļ. Galīgi negribās tajā negaisā tikt iekšā. Nu tā kā galīgi negribās. Blīn! Sāka līt. Bļā. Principā tas viss ir uz priekšu. Ej tu nost. Sāka līt vienkārši. Ej. Nu labi, es te paskatīšos, kas te labs ir.
Nevar saprast, vai tas būs tikai tāds mākonīts pāries pāri, un tad vēlāk būs tas gāziens, vai tomēr tūlītās būs tas gāziens. Nu man lietas bikses ir līdzā, bet paļāviens. Paskaties, kāds ezerišs. Smuka vieta. Nu jā, tas skatu tornis ir tālāk. Būs jāatbrauc kādu citu reizi. Neko darīt. Ko darīt? Bet jābrauc atpakaļ uz Rīgu. Jāpaņem jāuzvelk tās lietas bikses. Ja pa ceļam sāk vēl vairāk līt. Šitā jaka man ir apstrādāta, es nopirku tādu pūšamo moto veikalā. Nezinu, vai redzēt. Tad viņš tāds viss tek nost. Protams, ja tu tur dīķi iekrist to jaku, tad jau droši vien, ka būs kāds brīdis labs. Bet tā kaut kādu brīdi viņš aiztur to visu lietu un to visu pārējo. Es jau biju domājis pāris dienas vēlāk braukt uz šito te, ko es biju nolūkojis šo maršrutu. Tad es domāju, gan jau, ka nebūs lietas. Es domāju, ko tad es tur 2 dienas sēdēšu un gaidīšu. Tāds arī ļoti labs bikšelis. Šitām toči neiet caur ūdens. Galvenais, ka nesāk riktīgi stipri līt. Bet kas to lai zina, kas te būs? Ja sāk lietas līt, tad cauri viņam redzēt neko nevar, ka tās pilas sāk veidoties. Es esmu izmēģinājis visu kaut ko. Kaut kas jau tur palīdz, bet pārāk dārgs prieks. Tāds pūšamais ir. Pārāk dārgs prieks. Tas ir tam stiklam. Labi, parādīšu. Ka man te mētājās viņš iekšā. Šitāds te tu uzpūti un viss. Viņš pilnīgi tāda balta plēja, tā kā pāriet pāri. Viņš ir domāts šitam te stiklam. Šitam te pietiek knapi 2 reizēm. Viņš maksā kaut 23 eiro. Tā kā, baigi lētais prieks nav. Riktīgi sāk līt. Es esmu ārā uz šosejas. Braucu kādu 70 km/h. Šitāds tas stikls izskatās. Ko tu tur var redzēt cauri? Labi, pa šoseju vēl tā tur. Piļī tik taisni, jā. Te bišķi gaišāks paliek. Laikam ir strāpītai mākonī. Bet viennozīmīgi es braucu atpakaļ uz Rīgu. Galamērķis ir sasniegts. Rīgā spīd saule, kā jūs redziet. Bet bišķi jāvelk noši tās lietas bikses, bet pa ceļam. Bet šitas viss nāk virsū uz Rīgu. Tas ir acīm redzot. Tas negais. Tad teikšu tā. Liels paldies visiem, kas noskatījās šo manu kārtējo daļradi. 100 km šodien būs novēlēts. Gribējās vēl tur dažas vietas apskatīt, kā jūs teicu video. Bet es pa lietu negribu braukt pēc tam. Tas ir vienkārši briesmīgi jānotīra tas stikls bišķiņa kaut kāda. Tā kaut kā. Labi, pagaidām tas arī viss būs. Tiekamies kādu citreiz. Čau, pagaidām.